Šodien jānoskrien 29 km. Es uztaisīju šoreiz ūdeni. Nostājam te, cerams, atpakaļ ceļā. Viņš vēl tur būs. Vienkārši pagājušais bija tik traki. Bez ūdens un kaut kādiem ogļhidrātiem būs vienkārši rītīgi sūdīgi. Īstais skrējiens sāksies tikai pie kaut kādiem 16 km. Ir noskriet 14,5 km pusceļš. Tagad nākošais tās mērķis ir tikt līdz tai ūdelai. Cerams, ka tas palīdzēs. Un solīt nāks arī tā bieži pieminētā siena. Ogļhidrāti beigsies un viss biežam cauri. Un tad jau. Karoši pusmaratons dana. Es nezinu, kā es turos vispār uz kājām. Reāli nav nekāda enerģija. Nākamā pieturā ir ūdens. Ceru, ka tas palīdzēs. Bet šobrīd reāli bezcerīgi liekas. Pagaidām peiss ir 6, bet es reāli nevaru noturēt to rītīgi traki. Auč! Let's go! Kaut kāds 5 minūšu rests un tad močam tālāk. Tagad šito uztaisies, domāju, pretīgi dzira. Es tur ieliku minerālu vielu tabletīti, kas šķīstie, un medu. Taičī tā viena no labākajām mantām, ko es zinu. Padzeršu šito un tad jau. Es tikko noskrēju 5-9 peisā 1 kilometri. Tas džūs, ko es uztaisīju, rītīgi palīdzēja, bet es atkal sēžu. Un ir sūdīgi un negribās skriet un viss ir slikti. Tā viena sajūta, kas ir bez ogļhidrātiem, tā ir tā kā... Nu, neizzudusi, bet krietni samazinājusies, tāpēc, ka es iedzēru to brūvēto dziru. Tas sāls arī tur palīdzēja, ko es iebēru priekš tā, lai krampi nerauj. Let's go! Es pabeidzu 29 km, 5-7 peisi. Tiekas laikam nākošu nedēļu.